Labdien visiem! Prieks liels, kad esat ieradušies. Digitālais centrs kopā sadarbībā ar RTU Rīgas biznesa skolu nodrošina šo tiešraidi, kas šeit šodien ir kopā ar AI studio. Šīs digitālās prasmes tad mēs gribam attīstīt ar LIFT programmu, un tās ir pieejamas pilnībā ar sektas, ar de minimis līdzekļiem un maksājam tikai un vienīgi PVN. Tāpēc unikāla iespēja, kas nekad nav bijusi nākošā gada laikā. Un šeit šodien mēs vairāk dzirdēsim par digitālā mārketinga piedāvājumu. Un Rihards ir uzņēmies visa vadību un pārraudzīšanu, pastāstīs vislabākās stratēģijas. Rihards arī ir viens no pieredzējušākiem pasniedzējiem RBS, un arī viņa kursi tiek augsti novērtēti, ka aicinam iepazīties gan ar saturu, gan arī ar lekcijām, ko viņš pēc tam var nodrošināt LIFT kontekstā. Liels tev paldies, Zanda, par ievada vārdiem. Tad arī pārņemšu no savas puses šodienas webināra tēmu. Tātad digitālais mārketings, kas strādā. Un kāpēc es izvēlējos šādu tēmu? Šī tēma ir izvēlēta tāpēc, ka jau katru mēnesi simtiem dažādu mazo un vidējo Latvijā uzņēmumu zaudē tūkstošiem eiro digitālajā reklāmā. Un visbiežākais nevis tāpēc, ka digitālais mārketings kā tāds nestrādā, bet tieši tāpēc, ka bieži vien nav konkrētas stratēģijas, vai nav zināšanu, vai nav rīku. Un tāpēc mans šodienas uzdevums ir jums palīdzēt izvēlēties īstos kursus un pieteikties 100% līdzfinansējumam, lai uzlabotu jūsu digitālā mārketinga spēli. Un ko es ar to domāju? Tehniski šodienas webinārs kā tāds, esmu paredzējis viņu apmēram uz 1 stundu, bet kā galvenie 7 plāna punkti paredzēti ir pirmkārt jau biežākās Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu digitāla mārketinga kļūdas. Otrakārt, izrunāsim, kas īsti līdz galam ir digitālais mārketings. Es pieņemu, ka daudzi no jums ir jau šeit ar speciālisti vai arī vadītāji ar iepriekšējām zināšanām, bet jebkurā gadījumā jums, pat ja jūs zināt diezgan daudz par mārketingu, joprojām var būt dažas lietas, kas ir aizķērušās, tāpēc mazliet par to visu atgādināšanu. Kā trešais punkts būs, kā LIFT palīdz uzņēmumiem apgūt digitāla mārketinga prasmes. Pastāstīsim šeit arī par pašu programmu mazliet vairāk. Zanda jau mazliet ievadvārdus pastāstīja, bet vienkārši vairāk mazliet no savas puses nokonkretizēšu, kas tas tāds ir digitāla mārketinga kontekstā un kā jūs varat izmantot savā labā. Kā ceturtais, mēs šodien esam savākušies arī 3 lektori, diemžēl viens netika, kuri arī pastāstīs jums mazliet vairāk par sevi, par saviem kursiem un par piedāvājumu, ko jūs kā uzņēmuma vadītāji vai arī uzņēmuma dalībnieki varat apgūt LIFT programmā bez maksas ar Eiropas Savienības atbalstu. Un kā piektais ir tas viens no galvenajiem jautājumiem patiesībā, ko es vēlējos arī šodienas webinārā mazliet vairāk apgūt, un tas ir tad kādā veidā izvēlēties to pareizo kursu atkarībā no biznesa mērķiem. Un kad tas tiks izdarīts, nobeigsim visbeidzot ar to, kādā veidā jūs varat dabūt 100% līdzfinansējumu kursu apguvē. Kādā veidā jūs, kā uzņēmuma pārstāvji vai īpašnieki, varat apmeklēt kursus, aizpildīt nepieciešamo dokumentāciju un galu galā maksāt tikai PVN par šo kursu apguvi. Un pašās beigās, protams, jums radīsies jautājumi, visdrīzākais mums būs atbildes, ko arī labprāt ar jums padalīsimies pašās beigās. Varbūt jautājums, kas es tāds vispār esmu? Zandijā mani mazliet iepazīstināja, bet principā mani sauc Rihards, esmu digitālā mārketinga aģentūras vadītājs, certificēts META eksperts un MBA pasniedzējs Rīga biznesa skolā. Pēdējo gadu laikā esmu palīdzējis vairāk nekā 50 uzņēmumiem saprast, kas viņu mārketingā tiešām strādā, kādā veidā mēs varam viņu produktus vai pakalpojumus iznest gan Latvijas, gan Eiropas tirgū. Un vēl viena lieta, ko es vēlējos viņiem saprast, un arī ko es vēlos šajā webinārā jums nodot, ka tās stratēģijas, ko mēs izmantojam piemēram, eksporta tirgus apgūšanas vai arī priekš preces izlaišanas Latvijas tirgu un vienkārši apjoma veicināšanas, viņas nav tikai lielu uzņēmumu noslēpumi. Arī jūs, kā mazi un vidēji uzņēmumi, iegūstot pareizos rīkus un saprotot pareizo informāciju, arī jūs varat piekļūt efektīvām mārketinga stratēģijām, tāpēc digitālais mārketings šajā kontekstā var būt ne tikai pieejams, bet arī gudrs un ienesīgs. Un tāpēc mans mērķis ir ar šo webināru jums parādīt to ceļu un tās iespējas, ko mēs ar LIFT kursiem varam jums parādīt jūsu uzņēmuma attīstībai. Bet pirms tam man ir daži fakti, ar ko es vēlējos patiesībā arī jūs padalīties tieši digitālā mārketinga kontekstā, kas man likās ļoti interesanti, jo es strādāju kā digitālās aģentūras vadītājs jau vairāk, jau kā 6 gadus un digitāla mārketingā 10 gadus, un joprojām pie manis nāk klienti, un ļoti daudz no viņiem, pat līdz 70% no viņiem nevar precīzi pateikt, kādu atdevi dod viņa digitālā reklāma.
nauda tiek tērēta, tiek investēts dažādos kanālos, tiek celts budžets no dažādām pusēm, no aģentūrām ir dažādi piedāvājumi, bet nav skaidras stratēģijas, ko tad īsti dot pretī, vai ne? Tas digitālais mārketings, kur mēs investējam. Kā otrā statistika ir tas, ka 98% apmeklētāju nekad neko nepērk pirmajā reizē. Un ļoti daudz uzņēmumi skatās uz digitālo mārketingu vai digitālo reklāmu kā uz tūlītēju pārdošanas mehānismu. Tā kā uzreiz, palaidīsim Facebook reklāmas, nobūstosim postus, un tagad mums būs pilns ar pirkumiem, visi mūs redzēs, visi mūs zinās. Diemžēl tas tā nestrādā. Un bez loģiskas sistēmas, kā piemēram pēc stratēģijas vai e-pastu sekvences vai pēc remarketinga, jūs zaudējat 98% potenciālo klientu. Kā trešais, kas varbūt būs vairāk interesants tiem, kuri būs ieinteresēti ilgtermiņa SEO attīstībā, un kas ir SEO, tas ir meklētāju programmu optimizācija, kādā veidā mēs varam savas pozīcijas pacelt Google, piemēram. Un tad interesanti ir tas, ka 75% cilvēku nekad nenonāk līdz Google otrajā lapai, kas nozīmē, ja jūs esat Google otrajā lapā, jūs visdrīzākais esat neatpazīstami, miruši. Un, lai arī šāda statistika joprojām SEO kā tāds ir nesaprasta vai ignorēta iespēja Latvijas mazo un vidēju uzņēmumu vidū. Tāpēc arī viens no tiem kursiem, ko mēs piedāvājam šeit Lift, patiesībā 2, ir tieši par SEO, par to arī pastāstīs Matīs tuvākajā webināra gaitā. Un kā visbeidzot, viens no maniem mīļākajiem statistikas punktiem ir tas, ka Facebook un Instagram reklāmas bieži vien uzņēmumi uzskata kā azartspēles, jo viņi būs to postus, liek naudu zem kaut kādām lietām, mēģina kaut ko paši saprast, un tad galu galā nodedzina ļoti daudz naudas, diemžēl, bieži vien. Un galu galā tā ir visbiežākā kļūda, kādā veidā uzņēmumi, teiksim tā, apdedzinās tieši digitālajā mārketingā un maksas reklāmās, jo tiek tērēti simtiem eiro bez konkrētas stratēģijas, bez rezultātu mērīšanas, bez konkrētas mērķa auditorijas saprašanas, un ir vienkārši haoss. Atkal tiek tērēta nauda, it īpaši, ja mēs investējam mūsu uzņēmumu līdzekļus, kurus mēs esam smagi nopelnījuši ar saviem darbiem, un mēs vienkārši domājam, ka tūlīt viss sprāgs un ies vaļā, ja mēs uzbūstosim postu, diemžēl tas tā nestrādā. Un tāpēc, lai paturpinot tieši ar šo statistiku, esmu arī atlasījis 4 tipiskākās digitālā mārketinga kļūdas, un tad lielākoties tā problēma, ko es redzu, ar tiem uzņēmumiem, kas nāk pie manis konsultēties, ir tas, ka bieži vien liela daļa no viņiem strādā bez skaidras stratēģijas. Viņi mēģina dažādus mārketinga kanālus, piemēram, likt postus Facebookā vai Instagramā, varbūt kaut ko nofilmēt TikTokā, varbūt viņi kādu e-pastu izsūta ārā reizi mēnesī saviem klientiem vai reizi gadā. Tad lielākoties nav pārdomātas stratēģijas, kas sasaista šos mērķus kopā, kas veido konkrētu un konceptualizētu saturu un uz precīzi vērstu auditoriju. Otrais, nepareizi izvēlēti kanāli un aģentūras. Mūsdienās ļoti bieži gan jau, kad dzirdēsiet, katram uzņēmumam ir jābūt TikTokā, katram uzņēmumam ir jābūt Facebookā, katram uzņēmumam ir jābūt Google lapai, mājaslapai. Lai arī daudzi no šiem faktoriem ir, es uzskatu, ļoti aktuāli, un tiešām katram lielākajai daļai uzņēmumai būtu jābūt mājaslapai un tam līdzīgām lietām, bet šeit ir jābūt fokusam. Ir tīpaši, ja jūs esat mazs uzņēmums, pašā sākumā gan jau SEO nebūs pirmā lieta, kur jūs investēsiet naudu, jo SEO ir ilgtermiņa kanāls, kas palīdz uzņēmumam augt ilgtermiņā un noturēt jūsu pozīcijas tirgū laikam ejot. Tāpēc, ja jums vajag, piemēram, tūlītējus rezultātus, tad varbūt Facebook reklāma ir īstais kanāls, ko jums būtu jāfokusējas. TikTok reklāma vai Reels, organiskais saturs savukārt ir ļoti forši priekš personīgas saiknes veidošanas ar savu mērķu auditoriju un ar savu produktu un pakalpojumu awareness, teiksim tā, vairošanu. Un tāpēc pašā sākumā ir ļoti svarīgi saprast, kas ir tie kanāli, uz kuriem mēs vēlamies iet, un kas ir tie cilvēki, freelanceri vai aģentūras, kas mums palīdz saņemt šos uzņēmumu mērķus, vispār sastādīt tos mērķus. Un kā trešais punkts ir tas, ka bieži vien cilvēki un uzņēmumi atdod pilnīgi visu darīt vienam cilvēkam. Paņem kādu vienu darbinieku, ko nosauksim par digitālu mārketinga speciālistu, un tagad dosim viņam pilnīgi visu darīt, no dizaina līdz tekstiem, līdz stratēģijai, līdz reklāmām un ko tik vēl ne. Un ļoti bieži tas cilvēks nav pietiekami kvalificēts, bieži vien viņš ir pārslogots, un visdrīzākais viņš nav profesionālis tajās jomās, ko jūs viņam dodat darīt.
Un daži uzņēmumi vienkārši paņem praktikantu un saka, ok, dari to visu tagad manam uzņēmumam, esmu gatavs iet digitālajā vidē, gāžam kalnus, bet realitātē tas cilvēks, viņš žonglē ar 5 dažādām sfērām, kurā viņš ne no vienām no viņām īsti nav eksperts, un tad brīnās, kāpēc nekas nenotiek, vai ne? Un kā visbeidzot, kā pēdējais, netiek mērīti rezultāti. Piemēram, uzņēmumā tiek veiktas dažādas digitāla mārketinga aktivitātes, varbūt tiek plānveidā izdomāsim investēt SEO, varbūt mēs taisīsim organisko saturu, varbūt mēs pat palaidīsim maksas reklāmas, bet ja uzņēmumi neizmanto rīkus, lai mērītu un analizētu digitāla mārketinga rezultātus, mēs nevaram nekādā veidā uzlabot vai optimizēt savas darbības digitālajā vidē. Mēs nezinām, kas strādā, mēs nezinām, kāpēc strādā, mēs nezinām, kā mēs varam kaut ko uzlabot vai nooptimizēt. Un tad rezultātā budžets tiek iztērēts, rezultātu nav, rodas neuzticība digitālā mārketingam kopumā. Un tāpēc mans uzdevums, kā jau es minēju šajā webinārā, ir rast jums atbildes uz šiem jautājumiem un saprast un parādīt jums, kādā veidā mēs varam darīt savādāk. Kas ir tās stratēģijas, ko mēs caur liftu kursiem jums varam iedot, lai jūs to varat pārdomāti, organizēti un stratēģiski mainīt savā uzņēmuma vidē un uzlabot savus rezultātus. Un tāpēc, runājot par digitālo mārketingu, tas, kā jau iepriekš minēju, tā nav vienkārši digitālā, piemēram, reklāma vai palaist postu Instagramā vai uzbūstot postu vai palaist reklāmu. Tā ir pirmkārt jau vizuālā identitāte un zīmols. Kas jūs tādi esat, kas ir jūsu uzņēmums? Tas ir arī, piemēram, mājaslapa, SEO un Google redzamība, kādā veidā tai potenciāli klienti var tevi atrast. Tie ir sociālai tīkli, kas nosaka to, kā tu vai tavs uzņēmums, ko un kādā veidā jūs stāstat. Tas ir arī, protams, apmaksātas reklāmas, jo tieši caur apmaksātām reklāmām mēs varam ātri un strateģiski piesaistīt jaunus klientus. Bet pēc tam arī, kas notiek tālāk, kad mēs piesaistam tos klientus, vai ne? Tur nāk jau klāt arī e-pasti, automatizācija, remarketings, atkārtots marketings, tādā veidā uzturot attiecības ar šiem klientiem un arī, protams, CRM sistēma. Un visbeidzot, tā ir stratēģija un mērīšana, lai mēs saprotam, kas strādā, kāpēc strādā un kādā veidā mēs varam uzlabot mūsu darbības, lai mēs pēc tam atkārtoti varam replicēt to, kas ir strādājis, vai mācīties tieši otrādāk no tā, kas nav strādājis. Un kādā veidā mēs varam iet uz priekšu jau ar pārdomātu stratēģiju. Tādi apmēram izskatās šis kopējais digitālā mārketinga aplis. Viņš iet, teiksim tā, pa apli, kā jūs redzat, un šajā gadījumā mums ir 4 dažādi posmi, kas sākas no apziņas, pēc tam awareness angļu valodā, pēc tam izskatīšana consideration, konversijas conversion un lojalitāte jau loyalty. Un katrs no šiem dažādiem digitālā mārketinga rīkiem gan iekļaujas vienā vai dažos no šiem posmiem un bieži vien viņi arī atkārtojas, jo, piemēram, konversijās mēs varam gan veidot apmaksātas reklāmas, bet tikpat labi arī izskatīšanā un apziņā mēs arī varam laist cita veida dažādas digitālās reklāmas. Un tāpēc katrs no šiem posmiem un stratēģijām un kanāliem viņi atkārtojas un viņi miedarbojas viens ar otru visā šajā patērētāja ciklā no jūsu preces vai pakalpojumu iepazīšanas līdz arī šai konversijai un lojalitātei. Un tāpēc, tā kā es vēlos, lai jūs to saprastu arī tādā kā vispārējā apziņas līmenī, bet kā reālu labu piemēru, esmu patiesībā, vēlos iepazīstināt ar to, kādā veidā lift palīdz uzņēmumiem apgūt digitālā mārketinga prasmes. Un tāpēc mēs esam izstrādājuši tieši šo digitālā mārketinga novirzienu liftā, kur mēs vadām praktiskas apmācības no profesionāļiem. Un šajā gadījumā mēs piedāvājam nevis tikai teoriju, bet reālus piemērus no pieredzējušiem ekspertiem. Šie kursi, ko mēs esam izveidojuši, ir veidoti tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumu vajadzībām, ar dažādiem case studijiem, ar piemēriem, ar izdeles materiāliem, lai arī mazie un vidēji uzņēmumi var ātri apgūt nepieciešamās digitāla mārketinga prasmes un kļūt tirgu konkurētspējīgāki. Katrs no šiem moduļiem ir fokusēts uz konkrētu digitāla mārketinga prasmi, kā piemēram mums ir SEO kursi, mums ir meta reklāmas, kas ir Facebook un Instagram reklāmas, mums ir TikTok reklāmas, mums ir digitāla mārketinga stratēģija vadītājiem un profesionāļiem, un mums ir plāns vēl apaudzēt šo programmu ar papildus materiāliem un moduļiem, kā piemēram digitālā pārdošana, CRM sistēmas un tam līdzīgi, kas vēl tiks likt klāti līdz 2026. gada jūnijam. Tāpēc līdz tam laikam jums ir iespēja apgūt tiešām fantastiskus foršus kursus, bet
Pirms mēs pastāstīsim par katru no šiem kursiem individuālāk un iepazīstināsim jūs ar pasniedzējiem, es vēlējos jums parādīt vienu no mūsu case studijiem no Toma, kurš mums šodien pievienojies teiksim tā, kā viens no programmas, no Facebook reklāmas kursu absolventiem, kurš arī pastāstīs par savu pieredzi, par to, kā bija, teiksim tā, kā viņa uzņēmums darbojās pirms viņš saprata kaut ko par digitālo mārketingu un kā viņa dzīve un uzņēmuma dzīve mainījās pēc digitāla mārketinga kursu apgūšanas. Tom, vai tu esi šeit? Čau visiem. Jā, es esmu šeit. Čau, čau. Iedot nošērot ekrānu vai man tavā vietā? Var arī turpat šērot. Es pieļauju domu, ka visi mani redz. Tātad, jā, mani sauc Toms. Esmu CIA Fitosauna uzņēmuma līdzdibinātājs. Un Rihards man vakarā palūdza, lai pieslēdzos un nedaudz pastāstu, kā esmu gaudis kā uzņēmējs 6 gadu laikā un kā izpratne par mārketingu un kursi man palīdzēja īstenībā nonākt pie diezgan iespaidīga rezultāta, es teiktu. Pirms es pastāstīšu to savu pieredzi par to, kāda jēga man bija no tiem kursiem un kaut kādu gudru partneru sadarbības, es parādīšu rezultātu. Redz, kur šitajā slaidā jūs varat redzēt, tās ir B2B kampaņas Eiropā. Mēs meklējam sadarbības partnerus, un cena par līdu, par vienu potenciālu sadarbības partneri ir 3,90 eiro, kas ir nereāli lēti. Mums pat man šito palīdzēja Rihards uztaisīt, un drīz arī Rihards izskatās, ka man palīdzēs B2C taisīt. Un tas ir nereāli lēti. Protams, tur ir arī cilvēki, kas grib afiliēti būt kaut kādi privātām vajadzībām. Reāli ar reselleriem cena par līdu ir nedaudz dārgāka, bet tie visi pārējie, kas piesakās, Rihards uztaisīja foršas automatizācijas. Šeit es gribēju parādīt vienkārši to cenu par līdu, ko var dabūt, ja reāli ir cilvēks, kas tā helikopteru view paskatās un visu end-to-end sataisa CRM uz visu, par ko es bišķiņ pastāstīšu. Bet te ir tas rezultāts. Var arī, Rihard, pārslēgt nākošo saitu. Pastāstīšu nedaudz par sākumu pirms tiem 5-6 gadiem. Manu nezināšanas laiku un Fēniksa laiku. Principā, kad es sāku visu, man nebija zināšana nekā taisa mājaslapas, nekā attīsta uzņēmumu ar mārketinga palīdzību, nekā tur veidot kaut kādus mārketinga kanālus, kuros iet, kuros nē. Principā viss bija tā kā black box. Un laikam ejot, es pamēģināju diezgan daudz lietas, cilvēkus. Sāku ar freelanceriem no Āzijas, jo viņi ir vislētākie, protams, ka aģentūru no Āzijas, kaut kādas freelancerus no Latvijas, aģentūras no Latvijas, visu kaut kādus setupus. Un pilnībā visiem šiem maniem palīgiem bija viena kopīga lieta. Viņi visi teica, ka viņi māk. Un tad iet kaut kāds sadarbojies laiciņu, un tad vienkārši redzi, ka nav reāla taustāma rezultāta. Un tad viņi visi kaut kā ir apgrābstījuši kaut kur kaut ko, un neviens īsti nevar salikt tādu end-to-end risinājumu. Un es pats arī baigi nesapratu, kur ir problēma. Un tā sajūta, jā, līdzīgi kā Fēniksā, atrodi kaut kādu atkal jaunu sadarbības partneri, met iekšā naudu un ceri, ka beidzot kaut ko iedos. Ko kursi man pamainījies? Es izgāju Riharda kursus kaut kādus 3-4 gadus atpakaļ. Pirms tam es mēģināju visu palētot, protams, YouTube, podkāsti, kaut kādi bezmaksas resursi, un tad es nopirku Rihardam metas kursu, un tas man bija neliels pagrieziena punkts. Principā, ko man tie kursi iedeva? Es sapratu, ka ir jāveido tādas kā end-to-end sistēmas, sales tuneļi, un galvenais viens cilvēks, kurš izstāsta visu no A līdz Z. Un es pēc tiem kursiem īstenībā sāku mērķiecīgi kaut kādus citus kursus, nevis meklēt apgrābstīt informāciju, bet vienkārši nopērku kursus par kaut kādu tēmu, kura man būs vajadzīga. Un tas bija īstenībā mans otrais labākais lēmums, man liekas, uzņēmumā. Tie teorijas kursi, ko man viņi vispār palīdzēja? Man viņi palīdzēja normāli atrast un saprast, kas ir labi darbinieki un kas ir labi sadarbības partneri. Es sapratu ar laiku īstenībā, tie kursi man deva bāzi, lai saprastu, cik kas maksā un cik kas laiku prasa, lai nav tā, kā paņem freelanceri no Āzijas, viņš čāržo 3 reizes vairāk un tu nezini īsti. Un es varu dot kaut kādu pievienoto vērtību tagad.
Nevis prasīt vienkārši rezultātu, bet piedalīties reāli risinājuma izstrādē, jo paņem viskrūtāko pasaulē kompāniju, tev kā uzņēmuma īpašniekam vai mārketinga direktoram, tev ir jādod kaut kāda pievienotā vērtība, lai tas end-to-end risinājums būtu viskvalitatīvākais, jo man ir tās zināšanas tieši par pašu produktu. Tas ir par kursiem. Ko es tagad pērku īstenībā? Kursus mazāk, plus mīnus lielos vilcienos man ir skaidrs, par kā man tie visi mārketinga kanāli strādā. Un es tūlīt pateikšu, ko es tagad pērku. Par laimi man ir ceļi saveda kopā ar Rihardu pirms kāda laiciņa arī dzīvē, un viņš izstrādāja, no to, ko redzējāt iepriekšējā slaidā, rezultātu, viņš izstrādāja B2B tādu kā konversiju sistēmu. Un tad es īstenībā sapratu, ko es pērku tagad, ja es gribu augt internacionāli. Kursi man, protams, kurs ir vienkārši tā kā mandatory requirements, obligāts priekšnosacījums, lai vispār kaut ko varētu darīt. Tagad es pērku, teiksim, attiecībā uz Rihardu kā sadarbības partneri, es pērku international best practice, principā zināšanas, kā iet eksporta tirgos. Es pērku end-to-end zināšanas un risinājumus, un partneri, kas ne tikai runā, bet arī piegādā reālu rezultātu. Tā kā jā, milzīgs paldies Rihardam par šito. Un kāds man ir īstenībā secinājums, ja tu esi uzņēmējs un daļai tikai saproti, kā strādā mārketings, nu jā, kurs ir, protams, svarīgs, obligāts priekšnosacījums, lai tu vispār varētu pieņemt normālus lēmumus un vadīt uzņēmuma izaugsmi. Un tad, kad tu saproti tos pamatus no kursiem, no teorijas, tad tu arī vari izvēlēties labākos spēlētājus, nevis vienkārši cerēt uz veiksmi. Un tas, ko Rihards izdarīja, teiksim, pakomentēšu nobeigumā. Jā, principā, man sākumā likās, meta reklāmas kaut kas, man freelanceri taisa, uztaisīs kaut ko, bet īstenībā mēs aprunājāmies, un viņš man iedeva to vīziju, ka man bija tāds, ok, Džeks pārliecināts. Viņš man sākumā teica, viss, ko vajag, redz, kur video sales letter teica, uztaisi video, jo tos pats nevar uztaisīt. Es uztaisīju video, viņš man atsūtīja skriptus, ko man runāt, tur problēmas, formulēšana, vērtības piedāvājums, uzticība, steidzamības radīšana, viss kaut kas principā. Es uzfilmēju tos video, man likās, ok, cool. Un viņš nodrošināja principā visu CRM, copywriting, jaunas landing lapas, visu, ko var redzēt frontendā, bet īstenībā tas magic, tas viss ir, kas notiek, ko tas klients nemaz neredz. Kā piemēram, viss ir automatizēts, klients piesakās, kā mums tagad, ja tas ir affiliates, mēs netērējam laiku, mēs nerunājam. Ja viņš ir privātais, mēs netērējam laiku. Uzreiz aiziet automātiskas e-pastu sekvences, lai viņu konvertētu pa e-pastiem un tikai pirms pirkuma vai tikai, kad affiliates grib sadarboties. Ok, labi, tad es tērēju laiku, uzzvanu, noklausot to visu. Reselleris gribu runāt uzreiz, bet tur, viņš piesakās uzreiz, aiziet kaut kādi ēpasti, viņš iebūko mītingu, 5 reizes viņam atgādina, lai nočeko time zone, šovreiz mums ir 95%. Principā AI pielāgot ēpasti, automātiskās WhatsApp ziņas, viss kaut kas tur, un es skatos uz to end-to-end risinājumu, man iedod CRM, man uztaisa landing lapu, man principā pilnībā visu izdara manā vietā, un tas ir tas, ko bieži influenceri nevar izdarīt. Un tad es tāds skatījos, nevis influenceri, bet šie sadarbības partneri freelanceri, viņi nevar to izdarīt. Un tas paskatos uz end-to-end risinājumu un tāds, wow, jā, un principā amazing, ko var izdarīt tajā backendā. Tāpēc, jā, es jums visiem novēlu noteikti tās teorijas zināšanas dabūjat, un tā, ka jums būs tās teorijas zināšanas, jūs spēsiet atrast labus kaut kādus sadarbības partnerus. Ja jūs gribat augt lieli, meklējiet varbūt cilvēku komandu, kā pieņemsim, Rihards komandu, kas var uztaisīt tādu rīktīgu end-to-end risinājumu, nevis katrs atgrābst no savas puses, un tāds end-to-end risinājums īsti nav tam visam. Jā, īsumā tāda mana tā pieredze ir. Liels tev paldies, Tom, ka padalījies. Toms arī teica, ka viņam tieši tagad jāskrien projām, jo viņš nevar līdz galam tikt galā ar to B2B klientu piesaisti, ka viņam jāveic nākamie zvani. Labi, paldies tev, Tom, ka pievienojies. Vēlēs arī parādīt vēl dažas citas atsauksmes no citiem kursu nācējiem, kuri bijuši tieši uz lift kursiem pie mums.
Facebook un Instagram, šie ir dažas no atsauksmēm. Ilgstoši uz šajiem, protams, laiku neveltīsim. Tāpēc, kā pirms tam es vēlējos jums arī pastāstīt mazliet vairāk par to, kādā veidā šie kursi tiešām ir praktiski. Jo, kā jau Toms vairāk minēja, ka jā, ir forši dabūt to teorētisko pamatu, vai ne, bet šajos kursos, ko mēs darām, mēs cenšamies viņus padarīt pēc iespējas vairāk lietojamus. Ko tas nozīmē? Mēs uzreiz vēlamies iedot, vismaz es savos kursos dotu reālus piemērus, es uzreiz dodu izdeles materiālus, es uzreiz parādu, kādā veidā mēs varam analizēt mērķa auditorijas, kādā veidā mēs varam mūsu konkurentus apskatīt, ko viņi dara Facebook reklāmās. Mēs apskatāmies, kā mēs varam izmantot mākslīgo intelektu, kā piemēram ChatGPT, lai vēl labāk saprastu mūsu mērķa auditoriju, izveidotu reklāmas piedāvājumu, izveidotu reklāmas tekstus. Un visbeidzot, to mēs arī visu praktiski darām jau pa tiešo reklāmas menedžerī. Un, kas attiecas uz maniem kursiem, tad jā, pašā sākumā mums ir meta reklāmas pamati, kas ir bāzes kurs, kas tiešām ir vairāk teorētisks. Bet, ja jūs gribat pēc tam arī šīs zināšanas lietot praktiski, jūs to varat darīt padziļinātajā kursā, kur jau viss notiek jau pa taisno reklāmas menedžerī, Facebook sistēmā, Facebook platformā. Un kā daudzi cilvēki man saka vienkārši, kur es rādu, kā ko pareizi klikšķināt. Tāpēc arī tas ir iespējams. Runājot par mums, digitāla mārketinga kursu pasniedzējiem, tie mēs esam pašlaik 4. Es, Rihards, tieši Facebook un reklāmas, un Instagram reklāmas eksperts. Tad mums ir Matīs, kurš ir eksperts tieši meklētāju programmu optimizācijā, SEO. Mums ir Madara, kur pastāstīs visu, kā forši izveidot TikTok reklāmu vidē, un visbeidzot Linda Saulīte, kura ir digitāla mārketinga stratēģija un piedāvā kursus digitāla mārketinga stratēģija vadītājiem un profesionāļiem, kur arī jūs tādā lielā overviewā varat saprast, kādā veidā var sasaistīt visus šos digitālā mārketinga posmus saistošā vienā foršā lielā sistēmā, vadītājiem kā vīziju un profesionāļiem vienkārši kādā veidā var sasaistīt to visu kopā, lai padarītu savu darbu efektīvāku. Un tāpēc Matīs pastāstīs tūlīt par sevi un par saviem piedāvātajiem kursiem. Matīs, tu esi šeit? Vai mani var dzirdēt? Nevar? Tevi var dzirdēt, jā. Tā, es tad varbūt iepazīstināšu ar sevi un pēc tam arī nošērušu ekrānu ar pašu to kursu saturiņu. Bet, principā, man sauc Matīs Valters Seipulēns, esmu jau digitāla mārketinga nozarē vairāk nekā 10 gadus. To starp meta, gan arī tagad vairāk fokus lielāks ir uz SEO, gan jau pasniedzu sadarbībā ar Liftu, gan arī konsultēju uzņēmumus gan Latvijā, gan Eiropā, gan arī ārpus šiem reģioniem. Un ir vairāk case study par to, cik veiksmīgs tad ir bijusi šī sadarbība ar uzņēmumiem, bet sevišķi, ja viņi iepriekš neko nav darījuši ar SEO, tad sākt ir daudz vieglāk. Tādā ziņā, ka tas potenciāls ir diezgan liels gan Latvijā, gan arī tālāk ārpus Latvijas. Ja, un ir diezgan reāli sasniegt arī labus rezultātus. Ir sevišķi arī Latvijā, tāpēc, ka SEO nav tāda ļoti izmantota digitāla mārketinga pieeja Latvijā. Un ļoti maz gan mazie, gan vidējie uzņēmumi kaut ko par to zina vai to izmanto savā, teiksim, tādā ikdienā. Tāpēc arī par to būs vairāk arī tajos pašos kursos. Tad es nošērošu savu ekrānu, lai gan es tagad es varu. Tātad. Manā repertuārā, teiksim tā, ir divi kursi, kurus jums labprāt varētu pasniegt, un viens no tiem ir ievads SEO. Ja, tātad, kā palielināt organisko mājaslapu apmeklētāju skaitu. Un šajā kursā mēs pēc šī kursa jūs vairāk izskatīsiet par to, kas tad ir SEO, kāpēc viņš ir mums nepieciešams, kā viņu izmantot, lai uzlabotu savējos rezultātus, respektīvi organiskos apmeklētājus, un no šiem tātad vērot arī pārdošanu caur Google. Ja? Tātad arī kā mēs varam uzlabot savas mājaslapas gan paši, vai arī varbūt jūs varat kontrolēt aģentūru vai arī savu darbinieku, kas var veikt šos optimizējumus savām mājaslapām un tādā veidā arī uzlabojot SEO, ja, kopējo jūsu pieeju. Un tad rezultātā, uzlabojoties SEO, jūs sasniegsiet vairāk organiskos apmeklētājus. Ja, un kā minēju, tātad, jo vairāk organiski apmeklējumi,
jo būs pirmkārt jums lielāka redzamība kā jūsu uzņēmumu, gan Google, gan vispārīgi, un no tā arī tad veicināsies tālāk pārdošana, ja, ko tad mēs visi vēlamies iegūt. Šeit ir ieskats saturā, tātad principā nejūt cīkāk, ir par pašiem pamatiem, ja, tad izprotam SEO kā digitālā mārketinga posmu, vienu no posmiem, kurus mēs varam izmantot savā labā. Tālāk ir lapas SEO, ja, ārējais SEO, kādus rīkus mēs varam izmantot, kā mums ar viņiem strādāt, kā mēs varam analizēt datus, un tad tālāk ir tāda apkopojums par labākiem principiem, un no kā mums vajadzētu izvairīties tālāk, ejot uz priekšu. Un šī ir tāda diezgan, teiksim, tāda populāra sadaļa, kas ir nepieciešama uzņēmumiem. Tas ir tāds, teiksim, checklists par to, ko darīt, ko nedarīt. Ja, un tad, ejot caur šim checklistam, mēs varam tad arī veikt uzlabojumus, kas noteikti palīdzēs jūsu kopējiem šiem rādījumiem. Un tad visbeidzot arī jautājumu un atbilžu sesiju, diskusiju. Un visa šī kursa arī garumā ir arī piemēri, kā darīt, ko darīt. Ja, ļoti arī visi atsaucīgi var arī uzdot jautājumus, uzreiz atbildēsim, gan arī specifiskus, kas ir saistīti ar jūsu uzņēmumu vai nozari, vai arī, ja kaut kas nav skaidrs. Tāpēc tiešām iesaku šo kursu tiem, kas varbūt nav sākuši vai nav piedomājuši līdz šim pie SEO un ko mēs varam uzlabot. Jā. Un otrs kurs ir padziļinātais kurs SEO, tad šis ir tiem, kuri jau strādā ar SEO un ir bijusi pieredze, vai nu strādājot ar savu darbinieku, vai arī algojot kādu aģentūru, vai freelanceri. Man rādās balts ekrāns, Matīs. Tā, joprojām balts vai? Ir augšā baneris, bet satura nav. Tagad ir. Ok. Jā, tātad uzņēmumiem, kas jau strādā un vēlās pilnveidot, ja, tad ir jau kaut kādas pamatzināšanas par SEO. Un tad pēc šī mēs vairāk optimizējam saturu, labāk izveidojam atslēgvārdu analīzi, ja, mēs izanalizējam savu mājaslapu pēc vēl sīkākiem kritērijiem, kurus arī Google skatās, un kā mēs tos varam uzlabot. Gan paši, gan arī varbūt kontrolējot ja, kādu trešo pusi, ja, tātad vai nu freelanceri, vai nu arī aģentūru. Un tad visbeidzot, kā veidot atpakaļsaites, kas ir ļoti svarīga sastāvdaļa jūsu kopējai SEO stratēģijai. Ja? Un šeit ir tātad satura piemērs. Tātad šeit mēs ejam daudz dziļāk katrā no sadaļām. Ja, tad atslēgvārdu izpētēt, tas ir tas, ar ko viss sākās, uz kuriem atslēgvārdiem mums vajag fokusēties, tālāk, kā mēs varam izveidot saturu priekš šiem atslēgvārdiem, tālāk arī tehniskā puse, un tātad atkal ārējais SEO rīki, un tad būs arī praktiskā daļa, kur mēs analizēsim kopā mājaslapu, uztaisīsim tādu kā auditu, un tad tālāk atkal ir jautājumu un atbilžu sesija, diskusija, un varat uzdot. Šeit ir case studies no viena no maniem klientiem, ar ko mēs ļoti lepojamies. Tātad pirms optimizācijas īsti nebija piestrādāts pie SEO, nebija veidots saturs ar domu priekš SEO, jo es pieļauju, ka varbūt arī daži no jums veido saturu veidošanas pēc. Tikai tāpēc, ka viņš mums vajadzīgs, vai mums ir par ko runāt. Bet tajā brīdī, kad mēs veidojam saturu, mums vienmēr jāpiedomā pie SEO. Ja, tātad, kā viņš parādīsies Google šajos meklējuma rezultātos. Ja, tātad arī kā mēs varam izmantot atpakaļsaites. Un lēni atkal mājaslapas ielādes ātrums, arī tas ietekmē jūsu SEO. Pēc šī visa optimizācijas ja, mums bija 3x pieaugums tiešām šajos klikšķos un 3,2 reižu pieaugums klikšķos un 3 reižu pieaugums impresijās tikai šo mēnešu laikā no septembra līdz decembrim, ja, tad 4 mēnešu laikā. Un tas ir iespējams, it sevišķi, ja pirms tam nekas nav darīts, nav īsti veidots saturs, nav piedomāts pie tā, kā mēs varam uzlabot savu kopējo SEO stratēģiju. Ja, un tātad no šiem klikšķiem ir tie reāli apmeklētāji mēnesī, ja, tad uzlabojums par vismaz 1000. Un tad jūs varat arī izstāties, kāda varētu būt jūsu pārdošana. Ja šie klikšķi, šie apmeklētāji ir ļoti vērtīgi, ja, ar domu, ar mērķi kaut ko iegādāties vai tālāk uzzināt par jūsu produktu, pakalpojumu, mājaslapu vai kādu jūsu citu piedāvājumu. Ja. Tātad tas principā ir viss, 2 kursi, pamata SEO un otrais ir padziļinātais.
Ja? Tātad iesaku visiem sākt ar pamat-SEO, ja nav nostiprinātas zināšanas par to, kā mēs varam uzlabot savu mājaslapu un savu kopējo SEO stratēģiju, lai palielinātu šos organiskos apmeklētājus un iegūtu šos rezultātus, kādus mēs redzam ekrānā. Un jā, tas no manis paldies. Un jā, lūdzu, Rihard, droši Paldies, turpini. Matīs. Vēlējos iepazīstināt arī ar Madaru. Madara, vai tev ir sagatavoti no savas puses kādas lietas, ko tev nošērot, vai arī es jebkurā gadījumā Sveiki visiem. Man īsti nav nekādi piemēri vai dziļāk padziļinātāk, jo, ja es par TikToku varu runāt 4 stundas, tad saprotiet, kāds ir apjoms. Tātad sveiki visiem, varbūt kas zina, man varbūt nezina. Mani sauc Madara. Ikdienā es strādāju Alafu uzņēmumā, un es strādāju jau vairāk kā 5 gadus tieši uz TikTok platformu. Pieredze mārketingā ir ap 8 gadiem, varbūt vairāk. Teikšu godīgi, TikToks ir gandrīz kā mana aizraušanās. Jā, no vienas puses ir tāds teiciens, ja mīli to, ko dara, tad tā nebūs jāstrādā nevienu dienu savā dzīvē. Tā kā šī gadījumā TikToks bija tāds ļoti liels piedzīvojums, kad es viņu sāku apgūt un mācīties un vispār izprast, kas tas tāds pa zvēri ir un kas viņam vēderā. Bet tagad es jau varu teikt, ka es esmu, teiksim, profesionāli šajā jomā. Jo es gan dzīvoju, gan strādāju viss ar TikTok un mācos un mēģinu tā kā cilvēkiem arī parādīt, kas ir kas. Tā kā jā, pašā kursā tiek vispār paskaidrots un izstāstīts, kas ir TikTok. TikTok reklāmas platforma, tas ir tas galvenais, pie kā pieķeramies. Bet es arī iekļauju klāt arī organiskā, kā teikt, kaut kādas paralēles, kas tiek saistītas ar organisko profilu un kaut kādas tā kā features, kas ir iekļautas iekšā tanī visā, lai tā kā celtu gan reklāmas kontu, gan organisko kontu. Tā kā jā, tur tiek mācīts par to, kas tas vispār ir, jo es zinu, ka ļoti daudz cilvēku īstenībā vēl joprojām, lai arī TikToks īstenībā ir kādi 5 gadi Latvijā, ja, kā aplikācija, bet izpratne par to, kas ir, piemēram, reklāmas konts, kas ir TikTok konts, kas ir biznesa centrs, ir ļoti, ļoti limitētas. Tā kā jā, es apstāstu to visu, tad arī skatāmies kreatīvus, labākos piemērus, kas ir pieejami mums no kreatīvā centra. Tad arī izstāstu visu smalki, kas ir nepieciešams pašam produktam, kas mums ir mājaslapa, jā, parasti tas ir internetā. Tad izstāstu arī nepieciešam tos sīkumus, kas ir jāievēro, jo TikToks ir ļoti tāda stingra platforma, kas attiecās uz privātumu politiku un tiem noteikumiem, kādu saturu drīkst vispār reklamēt iekš TikTok platformas. Es teikšu godīgi, man liekas, viņi varētu būt pat visstingrākā no visām platformām, un arī, kā teikt, katru nedēļu nāk jauni update un atjaunojumi no TikTok puses, kur tiek vai nu pielaidīgāki noteikumi uztaisīt, vai vēl stingrāki noteikumi uztaisīt. Jā, tā kā tas viss iet tāds ļoti strauji uz priekšu un attīstās ļoti ātri. Un tad, jā, protams, kreatīvā puse, privātuma politika. Viss, kas ir iekšā, labākās prakses, teiksim tā, veiksmīgām kampaņām, ieteikumi un, protams, arī diskusija, kur cilvēki paši var uzdot jautājumus, jo citreiz ir tādi jautājumi, ko šo 5 gadu laikā es pat nebiju saskārusies, un tad ir tā, interesanti, ka cilvēkiem kaut kas tāds ienāk prātā. Tā kā jā, es būšu tas cilvēks, kas mēģinās palīdzēt jums tā kā bišķiņi arī atvērties, jo TikToks, lai vispār, jā, jums var būt tas TikTok profils, un jūs varat tā kā mēģināt tur likt savu to kontentu savam produktam vai uzņēmumam, bet ir jābūt bišķiņ tā domāšanai ārpus tās kastītes, lai būtu šis rezultāts, jo tāpēc, ka TikToks ir, tiešām TikTokam ir savs moto, taisiet TikTokus, nevis reklāmas. Mums nevajag nopulēts reklāmas, jo dzīvīgāks saturs, jo organiskāka tā
tas video, ko mēs redzam caur to mazo telefonu ekrānu, jo patīkamāks viņš ir skatītājiem, jo vairāk, kā teikt, iesaisti mēs iegūstam, un tā arī tas viss aiziet tādā sniega mumbas efektā. Tā kā jā, es varētu vēl daudz un dikti stāstīt, bet jā, tas ir tāds mazais ieskatiņš, ko tā kā, jā, par TikToku, ko es varu pastāstīt. Lielas tev paldies, Madara. Tāpēc visi, kas ir gatavi uzsākt lietot šo platformu un parādīt sevi mazliet no kreatīvākas pozīcijas un savu pakalpojumu produktu, noteikti apmeklējiet arī Madaras TikTok kursu. Un kā nākamo, diemžēl mums Linda šodien nespēja pievienoties, bet viņa ir īsumā zinātņu doktora RTU docente. Viņa ir augstākā līmeņa vadītāja ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi biznesa vadībā, un viņa ir valdes locekle lielai komunikāciju un mediju aģentūrai grupai Dentsu Latvijā, kura nodrošina arī pilna mediju spektra stratēģiju. Un tieši tāpēc viņa ir ļoti labi kvalificēta arī pasniegt 2 kursus šeit liftā, kā viens no viņiem ir digitāla mārketinga stratēģija vadītājiem, un otrs ir digitālā mārketinga stratēģija profesionāļiem. Detaļās es par kursiem, diemžēl, pats nevarēšu jums tagad pastāstīt, jo pats es jums neesmu apmeklējis, bet atsauces ir bijušas ļoti labas. Bet tad tagad, kad jums ir visa šī informācija jau tagad zinām un jūs saprotat, kādi kursi ir pieejami, tad esmu sagatavojis arī dažus papildus vēl slaidus, un šo prezentāciju es jums arī, protams, visiem nosūtīšu pēc šī webināra beigām, lai jūs labāk saprotat, ir tagad pieejami šie 4 dažādi kursu tipi, kopā 7 kursi kā tādi, kam viņi ir domāti, ko jūs tajos kursos iemācīsieties un kad šie kursi ir vislabāk piemēroti. Kā piemēram, ja jūs gribat apgūt teorētisko pamatu par Facebook un Instagram reklāmām, kādā veidā savu produktu vai pakalpojumu ātri pārdot, kādā veidā ieliekot budžetu, mēs varam piesaistīt jaunus klientus, apgūt jaunus tirgus, kādā veidā mēs varam skalot, mērogot savu pārdošanu. Tad jums visdrīzākais jāapgūst Facebook un reklāmas Instagram pamatus. Ja jūs jau izmantojat Facebook vai Instagram reklāmas un gribat labākus rezultātus, vai jums ir teorija, bet nav praktiskās puses, tad es iesaku jums apmeklēt Facebook un Instagram reklāmas padziļināto kursu. Tieši tāpat par SEO, piemēram. Ja jūs gribat ilgspējīgi celt savu redzamību Google meklētājā, apgūstiet SEO pamatus, bet ja jūs jau esat strādājuši ar SEO un gribat labākus rezultātus, stratēģiju un padziļinātākas, teiksim tā, dažādas stratēģijas, tad apgūstiet SEO padziļināto kursu. Ja jūs gribat sasniegt jaunāku auditoriju ar radošiem video, pašlaik arī, man liekas, Madara gan jau piekrīt, ka pašlaik TikTok izmanto pilnīgi visi, ne tikai jaunāki cilvēki, bet jā, tieši uzsvars uz šiem radošiem video un kādā veidā reklamēt savu produktu ar radošu foršu video, apmeklējiet Madaras TikTok reklāmas kursu. Un ja jūs, piemēram, esat vadītājs un jūs gribat saprast visu mārketinga ainu, kā izvēlēties dažādus kanālus, kā plānot budžetus, tad digitālā mārketinga stratēģija vadītājiem būs jūsu kurs, bet savukārt, ja jūs esat speciālists, kurš grib izveidot efektīvu sistēmu vai plānu, tādā gadījumā digitāla mārketinga stratēģija profesionāļiem būtu tas kurs, ko es jums izvēlētos apmeklēt. Protams, galu galā es jums iesaku apmeklēt pilnīgi visus kursus, kas ir jūsu, protams, laika iespējās, jo budžets, teiksim tā, ir līdzfinansēts, un tāpēc šis slaids ir tieši priekš tā, kas tad padara lift par no-brainer iespēju. Ierastā kursu cena, ja nemaldos, vairāk nebūs pieejama par 150, ja mums daži kursi vēl bija par 150 pieejami, bet tā kā mums ir ļoti liels pieprasījums šiem kursiem, un mēs jūs esam arī šī projekta laikā pilnveidojuši, tad lielākā daļa kursu pašlaik būs sākot ar 300 eiro plus PVN. Un par lift, sakarā ar lift, mēs varam piešķirt jums atbalstu uzņēmumā šim kursu finansēšanai, un galu galā jums būs jāmaksā tikai PVN. Tas nozīmē, ja kursus maksā 300 eiro, tad jūs viņu reāli dabūsiet par 62 eiro. Pats process ir salīdzinoši vienkāršs pieteikšanās process. Mēs palīdzam arī noformēt visus nepieciešamos dokumentus. Un kas ir plus, ka jums priekš šiem visiem kursiem, un šie nav vienīgie kursi, liftā, ja nemaldos, ir pāri par 30 kopā dažādiem kursiem arī par mākslīgo intelektu, par dizaina domāšanu, par IT risinājumiem. Jums tie dokumenti ir jāiesniedz tikai vienu reizi. Un, lai pieteiktos uz jauniem kursiem, gan digitālajā mārketingā, gan citās sfērās, jums vienkārši jānosūta papildinājuma anketa, ko mēs jums arī varam palīdzēt izdarīt.
Vēl viens pluss ir tas, ka no vienas kompānijas var piedalīties vairāki kolēģi. Tas nozīmē, ka jūs vienreiz aizpildat to anketu, saliekat visus kolēģus, kur jūs gribat nosūtīt uz šiem kursiem, un pievienojat galu galā pēdējo dokumentu, uz kuriem kursiem jūs vēlaties viņus sūtīt. Un, visbeidzot, šis viss pasākums vismaz pagaidām ir apstiprināts, ka norisināsies līdz 2026. gada jūnijam. Kursi tiek organizēti katru mēnesi, tāpēc es iesaku, protams, pieteikties pēc iespējas ātrāk. Mums arī tagad jūnijā jau būs nākamās kohortas, bet arī pēc tam plānojam tāpat jūlijā un augustā. Tāpēc kursi tiek aizpildīti diezgan ātri. Piesakieties laicīgi, un kā jūs to varat izdarīt? Mums tad ir lūk slaids, kas pastāsta arī par to, kas ir tie nākamie soļi līdzfinansējuma iegūšanai. Olga, vai tu esi šeit un vari mazliet pastāstīt no savas puses, kas tad viņiem ir jādara, lai cilvēki, kas apmeklē šo webināru, pieteiktos uz tiem kursiem un dabūtu līdzfinansējumu? Jā, es esmu šeit. Es ceru, ka mani var dzirdēt. Var, jā? Jā, ļoti labi. Labdien! Vispirms tad ir jāpiesakās mājaslapā vai no marketingskola.lv vai Rīgas biznesa skolas mājaslapā. Jūs saņemsiet e-pastu. Un tajā e-pastā jūs saņemsiet 3 veidu dokumentus, kurus jums būtu jāizpilda, bet no tā nav jābaidās. Ļoti daudz cilvēki, kur Rihards parāda, kā tas izskatās, ļoti daudz cilvēki nobīstās tieši no 3. de minimis veidlapa. Un de minimis veidlapa nav nekas biedējošs, vienkārši aizejiet uz padomiem. Un tur tajā video ļoti skaisti viss parādīts, kur ko jāklikšķina, kur ko jādara, un grāmatvede gan jau tiks ar to galā, vai uzņēmuma vadītājs, jebkura persona, kurai ir pieeja pie EDS sistēmas uzņēmuma, to var izdarīt. Tad ir jāizpilda digitāla brieduma testu un ceļakārti, tad jūs saņemsiet. Un tad, kad viss ir kārtībā, jūs aizpildat atbalsta pieteikumu. Un atbalsta pieteikumā jūs, tad, kad tur ir jomas, ja jūs neatbilstat nevienai no tām jomām, piemēram, neesat ne bio uzņēmums, ne enerģētikas uzņēmums, tad vienkārši izvēlēties pēdējo jomu. Vienkārši iegaumēt, izvēlos pēdējo jomu, un tad parakstīt to lift@rbs.lv un gaidiet apstiprinājumu un parakstīsiet līgumu, kurā jūs varēsiet tad norādīt savus darbiniekus, kuri piedalīsies kursos, kādos kursos, kuros datumos. Un kā Rihards minēja, izējot vienreiz šam visam cauri, jūs varēsiet iziet pa lielu, vienos sakot, jūs varat iziet visus jūs interesējušies lift kursus turpmāk, tā kā limita ietvaros. Jā. Lieliski, jā. Un jebkurā gadījumā, ja jums rodas jebkādas jautājumi, piemēram, ja jūs piesakaties tagad uz šiem kursiem, un es arī nosūtīšu visiem saiti, kur to jūs vispār reāli varat izdarīt, tad Olga būs šeit, lai jums palīdzētu ar pieteikšanos. Jūs varat rakstīt viņai e-pastus, arī tālrunis būs norādīts šeit pēdējā slaidā. Tāpēc galu galā, ja jums rodas jebkādi jautājumi, piemēram, par to, kas vispār ir tie kursi, kur viņus atrast, kāda ir viņa informācija, tad arī nosūtīšu katram no jums prezentācijā. Lūk, būs apraksts par katru no šiem kursiem Marketinga skola LV mājaslapā, kā arī tas pats ir pieejams arī Rīgas biznesa skola mājaslapā. Un ja jums interesēs kāds no šiem kursiem, piemēram, metā reklāmas kurs, kuru jūs gribat iemācīties Facebook un Instagram reklāmas, viss, kas jums jādara, šeit ir pirmkārt jau visa tā informācija, kas nepieciešama jums, lai saprastu, vai tas ir īstais kurs, uzspiežam uz piesakiet bez maksas, tad jums ir jāizpilda šāda te forma un jāatbild uz visiem nepieciešamiem jautājumiem. Un tad jums automātiski tiek nosūtīts šis e-pasts ar visiem soļiem, kurš iespējams ļoti daudzus ir nobaidījis un ļoti daudzi arī tieši šajā posmā atkrīt. Bet, ja nemaldos, Olga, tad tas viss aizņem kādas 2 stundas aizpildīt vienu reizi, un pēc tam jūs vēl veselu gadu varat iet uz tik daudz dažādiem foršiem, interesantiem kursiem par ļoti lētām naudiņām. Tāpēc man liekas, ka šī iespēja ir vienkārši fantastiska, ko izmantot, ko es arī iesaku izmantot jebkuram uzņēmumam, uzņēmējam un tam līdzīgi, kuri vēlas apgūt ne tikai digitālo mārketingu, bet vispār pilnveidot savas zināšanas kopumā. Un tāpēc tagad es ticu, ka varbūt kādam ir radušies kādi jautājumi par šo visu, gan par digitālo mārketingu, gan par pieejamiem kursiem, gan par līdzfinansējumu. Tāpēc tagad droši rakstiet čatā vai runājiet, kuri ir spējīgi runāt par to, ja jums ir kādi jautājumi.
Vai pēc webināra būs sekojošs e-pasts ar apkopojumu un informāciju par pieteikšanos? Jā, es visiem jums nosūtīšu šo prezentāciju. Un prezentācija gan ir visi pilnīgi linki uz visiem nepieciešamajiem, uz visiem mūsu piedāvātajiem kursiem. Lūk, piemēram, šajā sadaļā jūs varat uzreiz redzēt visus aktuālos kursus 18. slaidā, un katrs no viņiem ved uz attiecīgo sadaļu. Beigās pašās šeit ir jūsu galvenie, principā, punkti, pieteikšanās punkti. Ja jums ir kādi jautājumi par kursiem, jūs varat vai nu rakstīt vai zvanīt man uz rihards@marketinga-skola vai uz šo e-pastu. Par pieteikšanos jums palīdzēs Olga, šeit ir viņas tālrunis un šeit ir viņas e-pasts. Ja jums ir kādi jautājumi par de minimis, tad rakstat uz lift@rbs.lv. Es arī pats konsultēju digitālajā mārketingā, piemēram, ja jums ir nepieciešama konsultācija par jūsu uzņēmuma specifisko attīstību un kādus kanālus labāk lietot, vai arī jūs vēlaties, piemēram, apsvērt arī mani ne tikai kā kursu veidotāju, bet kā pakalpojuma sniedzēju, kas jums palīdzēs izveidot maksas reklāmas priekš klientu piesaistes. Jūs varat arī pieteikties bezmaksas konsultācijai, un visus kursus jūs varat apmeklēt un atrast mums pieejamos šeit augšējā linkā digitāla mārketinga kursi. Tā. Un tagad paskatīšos, vai ir vēl kādi jautājumi. Vai kursiem ir pieteikties arī pašnodarbinātie? Pieteikties jau var, bet, diemžēl, šis atbalsts tieši Eiropas Savienības līdzfinansējums ir paredzēts uzņēmumiem un viņu darbiniekiem. Tanī brīdī, kad jūs esat uzņēmums un darbinieks, tanī brīdī, vienalga, cik jūs ilgi strādājat tanī uzņēmumā, bet, kad ir darbinieks, tikai tad var saņemt šo līdzfinansējumu, tieši, jo tas ir uzņēmuma līmenī. Jūs varat nākt, bet, diemžēl, tā būs pilna samaksa kā pašnodarbinātais. Bet varbūt kaut kādā nākošā gada laika posmā jūs esat gatavi. Un vēl var saņemt biedrības un nodibināja, ja jums ir saimnieciskā darbība. Ja jums ir kaut kādi ienākumi, kas ir, nāk no ārpuses biedrībām, tad var arī saņemt. Un tad tur arī valdes locekļi varbūt, līdz ar to varbūt kādreiz ir kaut kādā biedrībā jūs darbojaties un ir iespējams arī dabūt šo līdzfinansējumu. Bet individuālie komersanti un pašnodarbinātie, diemžēl, nebūs. Ir jābūt reģistrētiem. Lielākā daļa lift kursu mums ir klātienē. Ir īpaši tās ir, pirms šeit, kad mēs nerunājam par mākslīgā intelekta darbnīcas arī, tad vienkārši darbnīcās bieži vien labāk vienkārši visu var izstāstīt klātienē. Tāpēc aicinām ierasties arī klātienē, bet liela daļa digitālo mārketingu kursu ir bijuši tiešsaistē arī. Un SEO un Facebook ir bijis tiešsaistē, bet mēs plānojam arī mainīt ik pa laikam vienu reizi klātienē, vienu reizi tiešsaistē, lai visiem būtu iespējams. Lielākoties kursi ir paredzēti dienas laikā, jo tā kā domāts, kā darbinieki nāk darba laikā apgūt un uzlabot savas prasmes. Ierakstus vēlāk ir paredzēts, ka varēs noskatīties. Mēs šobrīd ejam pārējiem uz jaunu mājaslapu, un tanī būs vairākas funkcionalitātes iespējas, un tur arī varēs, arī pēc tam varēs vairāk paņemt arī tos ierakstus un pārskatīt. Un arī no septembra plānots plašāks piedāvājums, kad ir arī, ka varēs arī uzdot jautājumus un atbildes arī noteiktā laika posmā pēc kursa apguves. Bet, ja vēlas saprast, kā lai vislabāk izvēlās kursus un kā piesaistīt klientus, pircējus, tad vislabāk sākt ar konsultāciju vai ar kursiem, kā tu domā? Jūs varat saprast, kas ir tie galvenie kursi un ko viņi sniedz, vai ne? Kādos gadījumos uzņēmumi varētu apsvērt šos kursus veidot, un kā jau es minēju, arī pēc tam būs pieejama prezentācija šī sadaļa, kas arī pastāsta ļoti īsumā par to, ko katrs no šiem kursiem, kad viņu izvēlēties un ko viņš sniedz. Bet, ja jums ir tiešām jautājumi un jūs nezināt, kur labāk tagad investēt savu budžetu vai laiku, es jebkurā gadījumā tad arī piedāvāju tās bezmaksas konsultācijas, pieteikties arī var uz viņiem šeit. Es nosūtīšu prezentāciju kā pēdējo, lūk, te ir links tieši konsultācijai. Šeit ir gan par pakalpojumiem, gan arī par kursu piedāvājumu, tāpēc droši pierakstieties. Un tur mēs arī detaļās tad varam sīkāk izrunāt pēc tam to, kas tieši jums varētu būt konkrēti aktuālāks priekš šī konkrēta uzņēmuma. Juris ir paturpinājis un saka, ka man labāk ir tieši pateiks, kādi kursi ir jāiet, pamatojoties uz konkrētu lapu, uz kādiem kursiem iet soli pa solim. Bet arī Rihards pastāstīja, ja tad piesakamies pie Riharda tad uz konsultāciju, Juri, un tad viņš izstāstīs un pateiks, kuri kursi vislabāk noderēs kurā situācijā.
visiem dalībniekiem, kas ir apmeklējuši šo webināru. Liels paldies jums, ka noklausījāties. Es ceru, ka šis jums bija vērtīgi. Es ceru, ka tagad jūs zināsiet, kas mums vispār ir klāstā, ko mēs piedāvājam un kādā veidā jūs varat izmantot šīs iespējas. Prezentācija tiks nosūtīta visiem jums uz e-pastu, uz kuru jūs pieteicāties uz šo saiti. Un man būs ļoti liels prieks jūs redzēt mūsu piedāvātajos kursos. Kā jūs redzēt, mums ir ļoti spēcīgi, spējīgi profesionāļi, praktiski kursi un lieliskas līdzfinansējuma iespējas. Tāpēc piesakieties, dodiet man ziņu, rakstat Olgai uz lift@marketingskola.lv vai arī man personīgi, un es ceru, ka jums izdosies viss gludi. Ja nē, tad jebkurā gadījumā rakstiet. Paldies jums!